Lašināk, lašiem būt. Un gandrīz jau atnākuši. Nu, jau kaut kur ķer pa upēm. Maziņām. Ja. Bet stāsts nav par to. Stāsts par to, ka Patagonija ir mūsu sortimenta ļoti regulāra, pastāvīga un forša sastāvdaļa. Un mēs saņem pietiekami daudz jautājumus, kāpēc jums mēs gribētu, lai 30-40 veiders ir uz vietas, mēs varētu izvēlēties tā. Nu, tā ir ļoti dārga prece. Un... Tas ir vienmēr stāsts par tiem izmēriem. Trāpīs vai netrāpīs. Jā. Un mēs nolēmām, ka, pat cik... Mārtiņam vajag? Jā, man vajag. Tas ir arguments. Jā, sirmi mati, man vajag. Tas ir labs arguments. Un man vajag foršs veiders, jo janvārs vairs nav tālu, un šādi tādi papīrīši jau ir sagādāti šādiem tādiem priekiem. Mēs noteikti kaut kur brauksim. Jā. Ķersim un rādīsim. Nu, lūk, vēl skatāties, forši. Pastāstīsim jums par akciju. Sāksim uzreiz par akciju? Sākam uzreiz ar akciju. Sāksim uzreiz ar akciju, jā. Paskatāmies, kas mums šeit ir. Mums šeit ir foršā iepakojumā. Super foršas biksītes. Smuks vai ne? Repair kits komplektā. Visticamāk, ka nevajadzēs, jo šīs klases biksītes sabojāt, vajag piestrādāt. Es domāju, vajag mēģināt ielausties kādā armijas objektā caur dzeloņdrātīm, tad varbūt nāksies lātēt. Gadās jau visādi arī ietriek kādu āķi, tāpēc tā līmīte ir un tur maziņi uzsmerē un visas dienas savs. Bet niansīt sekojoši. Tātad es priekš sevis pasūtīju veidersus, zābīšus, un tagad mēs viņus piemērīsim. Piemērīsim arī silto jaciņu ziemai, piemērīsim silto lietus jaciņu un pastāstīsim jums, cik ļoti mēs trāpam izmērā. To visu vienkārši izvēloties internetā. Kā mēs to darījām? Tad pirmā lieta. Mēs ņemam, skatāmies, kas mums ir rakstīts šeit uz kastes. Tas ir rakstīts arī internetā. LRL. Tas nozīmē, ka L izmēra čalim. L izmēra suģīts ir mazliet, bišķi lielāks par L. Regulāra resnuma garuma bikses uz L kāju, kas šajā gadījumā 12. 14. izmērs, kas Latvijā rezultējās apmēram uz 45, 46, 47. Šīs bikses derēs kā uzliec. Es esmu maķinīt kompaktāks, tāpēc mēs šo izvēli reducējām uz LRM. Tas nozīmē, ka kājas izmērs līdz 44. 44. Tūlīt piemērīs. Apiņā. Ņemam mantu ārā. Kāpjam mantā iekšā. Manta jauna, manta forša. Paņem rokā. Pilnīgi jūt to. Pilnīgi savādāks. Teiksim, kā saka, ir veiders un ir Patagonija. Smuki ielienam zeķītē iekšā. Pirmās sajūtas manējo 43,5, kas ir ļoti tuvu maksimālajiem 44, ir ok. Tā, lienam iekšā. Tas ir baigi forši, ka mašīna ir paklājiņš, ko no bagažnieka var izņemt, lai šitāda smuka manta nesacūka. Uzliekam smuki šito pasākumu augšā. Un pārbaudam, kādas mums ir sajūtas. Makiņš līdz ar ūdens drošo zipīti. Labi, manta. Tā, ko, te esam cieti. Skatāmies, kā izskatās mans LRM. M attiecās uz kājas izmēru. Regulārs attiecās uz, toči nav maisi. Bet siltās bikses iekšā arī ielīdīs. Žēl, ka nav līdzvarētu uzvilkt siltās bikses. Piestiprināšu, kad šeit mēs baigi labi redzam to piegriezumu. Tad ejot, šīs vietas neberzīsies viena pret otru, līdz ar to materiāls ilgāk kalpos. Nav mais, jā. Daudz veiders, kas taisa, teiksim, tos uniseks variants, kad viens izmērs derēs apmēram visiem, un tas ir pēc kājas izmēra. Tas nav šīs gadījums. Šajos es vienkārši, ir ok, siksniņi iekšā. Forši. Fīča. Nē, jums pēkšņi gribās tās bikses nolaist. Viņas joprojām ir apmēram tepat, bet lences vietā. Ja mēs viņas gribam pacelt,
Mēs vienkārši aiztaisim viņus ciet. Un viss Un ļoti viss. vienkārši. Un viss ir ļoti vienkārši. Ne? Papā. Viss. Nekur viņas nepazudīs. Nu, nav slikti. Zābīši. Tad zābīšiem mēs arī drošības pēc nodrošinājāmies. Un reku, mums ir 10. izmērs, kas ir 43. 3. Jo man ir 43,5. Un reku ir 11. izmērs, kas ir apmēram 44. Un redziet, kas ir pa niansi. Mēs jau viņus šobrīd vilksim virsū uz neoprēnu. Ja? Un ja mēs viņus velkam virsū uz neoprēnu, mums jau ir bail. Es, kas sūties ar, domāju, kas man derēs? Jā, es atceros to mūsu sarunu. Jā. Saku, kas man derēs? Vai man derēs 43. vai 44. Un ko es varēšu izdarīt ar kaut kādām siltām zeķēm? Nu, lūk. Un tagad es ņemu 44. zābīšus. Smuku uzvēl kājās. Nu, pirmkārt. Nu, ja jūs esat dikti salīgs un taisaties dzīvot riktīgā ziemā, es pat teiktu, ka zābīšiem var piemest klāt vienu izmēru, jo tad jums ielīdīs iekšā kaut kas šitik bies vai Pa ekstra virsu vēl zeķe, ekstra zeķe pa virsu, ekstra neoprēna zeķe, ja jūs gribat veidersiem ilgāku mūžu, tad var ņemt vienu izmēru lielāku, bet pēc sajūtām tā kā viņš ir šeit, easy. 44 paliek 44. Jā, jums ir 44. Veidersiem ir 44. Un zābīšiem ir 44. Bet, ja gribās siltāks, tad zābīši ir 45. Ejam tālāk. Kas mums vēl ar cita ziemē galīgi nemaz svarīgs jautājums ir siltums. Un tāpēc mēs pasūtījām tādu foršu lietiņu, kas saucās siltā jaka no Patagonijas. Tēkraklis gribēja nākt līdzi, bet mēs viņu neņemsim. Nanopufs. Nanopufs, bet šis ir vissiltākais nanopufs. Un ņemot vērā to, ka man nepatīk vilkt 16 slāņus, bet uzvilkt kaut ko vienu un labu, šajā gadījumā es pieļauju, ka ņemot vērā, ka veidēs ir ar domu, ka mēs varam arī kaut kur iešvampāties, iešvampāties vai pabradāt, tad mēs šo jaku pavelkam zem veidersiem. Atkal eliņš, atkal rokas garas, man ir garas rokas garas, viss tur ir labi. Eli aciņas silta, forša. Taisam ciet, uzvelkam veiders pa virsu. Veiders vai brienambikses, kā ir pareizi? Brienambikses, jo mēs tā ar viņām brienam. Veiders un brienambikses. Brienambikses. Nu, lūk, tagad es aiztaisu šo ciet. Nu, tests uz siltumu. Kas mums te notiek? Kā mums te ir ar silto jaku? Pasaki, kas izskatā izmainījās? Nekas. Palika siltāk. Jo es esmu joprojām brīvs, es varu mierīgi. Redziet, visur piedurknis. Es stāju rokas, kā gribu, piedurknis ir foršas gars. Nākamais tests, ajan līst, kas pie mums janvārī ir, vai snieg. Un mēs ņemam atkal L izmēru. Pasvītroju L izmēru jaku. No Patagonijas un brīvi, forši brīvi, uzvelkam virsū. Brīvi, aiztaisam ciet. Nu, vai nav skaisti? Pirmkārt, ziemā. Oi. Ir, ja? Labs, Lietuva. Tā. Nē, sajūta ļoti viegla. Ļoti silta, ļoti forša. Mēs taču esam to pelnījuši. Tas gan. Ja? Jo, ja kārtīgi strādā, foršas lietas vajag. Nu, tad tā mazā niansīte, ka ja jūs izvēlaties labas Patagonijas veiderus pie mums, brienambikses, labas Patagonijas brienambikses, tad šobrīd tiem, kas to izvēlās, dāvanā Var izvēlēties. Brīvi izvēlēties, kura siltā slāņa daļa jums liekas gana seksīga? Kura lašiem liksies gana seksīga? Tieši tā. Ja? Un ko? Laipni lūdzam, tos izmērus, kas nav veikalā brienambiksēm, mēs spējam pasūtīt apmēram 4 dienu laikā. Un viss ir šeit pieejams veikalā uz vietas. Šādās smukās kastītēs. Ar smukām, skaistām dāvaniņām. Un godīgi sakot, man tomēr paliek silti. Laikam jāiet ārā.
Paldies, ka noskatījāties. Atcerieties, Patagonija ir ne tikai kvalitāte, bet tā ir ilgtspējība. Netiek izmantoti vidē kaitīgi ķīmiskie materiāli. Un tā ir gan ērti, gan silti, gan sausi. Uz tikšanos! Pie ūdeņiem ne asakas.